Tā. Laikam ierakstās. Tā. Ātrumā pa privātajiem, kas nākuši. Ko es varu pateikt, ir tas, ka... Tā pagad vada sapiņķējušies. Tas, ka ļoti daudziem cēlonis ir tāds iekšējās enerģijas, nevis nesakārtotība, bet tāda iekšēji uzņemta enerģijas, tādas, zin kā ir, man dažreiz, kad viņi nāk, tur sāk cilāt tie čuvaki iepriekšējās dzīves. Un informācija, protams, ir nāk par tām iepriekšējām dzīvēm, bet es pats personiski, kā Matīs, kā es nepieķertos tam iepriekšējām dzīvēm. Pat nevienam stāstam par iepriekšējo dzīvi es nepieķertos. Es vairāk pieķertos, vai tas stāsts, piemēram, ko man stāsta par iepriekšējo dzīvi, man kaut ko paskaidro. Un tas pats arī, piemēram, tas čuvaki, kas tur Enrico un vispārējais, viņi tā kā stāsta tās iepriekšējās dzīves tiem cilvēkiem. Un tad, manā gadījumā, man liekas, vienalga, vai tā ir patiesība vai nav, lai tas paliek kā variants. Un galvenais ir atrast tās sakritības. Vai tās sakritības, kas tiek stāstītas, palīdz, vai tās sakritības, kas tiek stāstītas, nepalīdz. Ja palīdz, tad mēs skatāmies tālāk, kas tas varētu būt, un tā kā sevi rakt vaļā un skatīties, kas sevi iekšā ir. Nākošā jau galvenā iezīme tiem cilvēkiem, kas nāk, ir, viņi nav daudz bijuši, varbūt pat zem 10 kopā, kad viņi nedara to, ko viņi grib darīt, un tad tas ir cēlonis visam tam. Cilvēks tur sev tā kā iesprostā. Tas ir tā kā tas pēdējā channelinga seminārā, kur tas aizgājušais celtnieks sāk stāstīt ar nožēlu, ka viņš baigi daudz nožēlo, kad viņš visu dzīvi kaut ko darīja, bet ne to, ko viņš gribēja. Ka tas bija diezgan viņam liels pārdzīvojums, ka viņš darīja visādas debilismus, bet tikai ne to, ko viņš jūta sirdī, ko viņš grib darīt, tikai ne to prieku. Kaut vai iziet ārā, ja tev vienreiz iziet ārā uz ielas skaistā dienā, varbūt ielas ne, bet dabā, saulē, ja tev iziet, tas dod prieku, ja tas dod tādu iekšēju laimi, iekšēju deksmi, tad ej un dari to. Un viņš baigi pārdzīvoja, un tas čalis iepriekšējā dzīvē, ka viņš nebija to darījis, un tas bija tāds liels pārdzīvojums. Vispār, principā, dažreiz man liekas, ka to ko Enrico channelingo, tie čuvaki, kas pārslēdās, esmu es pats. Mans cits kaut kāds aspekts, principā, ka visu, ko dara, pa saviem aspektiem ložņā, pa savām dzīvēm, pa savām paralēlām dzīvēm vai pa savām radnieciskām dzīvēm ložņā. Bet, man dažreiz tā liekas. Bet, lai tas paliek. Tā. Nākamais ir, kad cilvēki nedara to, ko viņi grib darīt, un blā, blā, blā. Tas arī lai paliek. Bet tagad ir interesantākais stāsts par 2148. gadu, pats, channelingoju to čuvaku, es sāku saprast to, ka es vispār neko nesaprotu vairāk, bet tas, kas ir dod informāciju laiku pa laikam ejot, sāk līmēties beidzot kaut kādā formā kopā, un tādā pirmā forma, ko es teiktu, arī nākotne, skatoties tev tagad, ir tava pagātne. Un tas bija šodien izdevies, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka mēs cilvēki īstenībā jau esam nodzīvojuši 600 gadus nākotnē, piemēram. No 600 gadu nākotne, tā mūsu inkarnācija izdomājusi, ka viņi grib sazināties ar sevi, kas ir 600 gadus pagātnē. Un pateikt, hei, mēs 600 gadus nodzīvojam lieki, diezgan darot to un to nepareizi. Dzīvojot bišķiņ savādāk, uzlabojot to, tad jūs straujāk virzīsieties uz priekšu. Tā, tik tālu saprotams, ka nākotnes grib atgriezties uz pagātni, bišķiņ pateikt, ka tās kļūdas, ko mēs darījām, nevajag jums darīt. Labi, viss skaidrs. Bet tagad tas ir interesantākais, kas paliek. Savukārt tie, kas ir nākotnes 2148, sazinās ar sevi, kas ir vēl no mūsu skatījuma, no viņa skatījuma 400 km, 400 gadus tālāk. Un tie viņi dzīvo Plejādijā, kas ir pēc tam vēl no nākotnes aizceļojušies Plejādiju un tur savairojušies, kolonizējušies. Un tad no turienes lido atpakaļ pie viņiem un pie mums un saka, hei, jūs visi darījāt bišķiņ, jūs varētu darīt visu bišķiņ savādāk, tad jūs būtu vēl bišķiņ tuvāk patiesībai. Bet ne par to. Un tagad, kad viņi visi trīs pasaka, hei,
mūsu civilizācija, mēs cilvēki, ejiet bišķiņ pa labi. Mēs aiziem pa labi, bet kas interesantākais notiek? Ka nevis viņu nākotne izmainās. Viņiem paliek tieši tas pats, viņi virzās tieši pat tālāk. Bet viņi pēc tam sazinās ar sevi, kur ir aizgājuši pa citu ceļu. Un viņi sazinās ar tiem pa citu ceļu. Sanāk, vēl vienu viņi izveidojas vēl vienā citā paralēlā pasaulē. Un tur vienkārši viss tur klonējās, multiplicējās un sadalās. Tas ir apmēram līdzīgi, tas būtu kā priekšā ir ceļš, un viņš pēkšņi sazarojās. Un tu noeji ceļu pa kreisi, piemēram, un tad tā aizēja līdz tam mērķim, bet mērķis viens ir. Un tad ok, es sapratu vienu lietu. Es gāju pa kreisi, tur bija tas un tas. Es atgriežos pie sevis, kad es to lēmumu ņēmu, es tā kā aizēju atpakaļ. Un es ok, es zinu, kas tur bija, tagad es iešu pa šito ceļu. Bet tā kā es esmu arī tajā ceļā bijis, es varu, ok, tā iedomājieties, tas būtu tā kā iet visus 4 ceļus vienlaicīgi. Un vienam ar otru pateikt, hei, te ir tas, otrs, jā, es zinu, te ir tas, otrs ir tas, bet tas notiek vēl dažādos laika periodos, tajos laika periodos. Tas vispār ir tā, ok. Un kas man visinteresantākais bija, man no viņiem patīk tieši tā zilā enerģija. Es beidzot sāku saprast, kas ir zilā enerģija. Man tur, kad tas viens cits planētietis stāstīja no Agnes Ziediņas, es viņu kliču gribu iedāvāt, par zilo enerģiju. Un tā zilā enerģija ir kaut kas, ko radījuši citi planētieši, to zilo enerģiju. Ka viņi ir radīti speciāli, lai varētu aizvietot daudz procesus. Pat ne fotosintēzi, augšanas procesu, piemēram, fotosintēzi, cilvēka augšana, cilvēka enerģija, cilvēka nervu sistēma visu, datortehnoloģija, un viņai ir intelekts. Viņa ir telepātiski, intelektuāli un sazinojoša, ka tā ir kaut kāda superkompjūtera tehnoloģija, tā ir superkompjūtera elektrība. Tas nav tā kā mums elektrība, kaut kad mēs viņu tāpat nemākam izmantot. Tas ir vispār kaut kas super. Un kad viņiem, man visvairāk patīkās tas, viņiem ir televizors kā stīkls vienkārši. Vēl teikt, jā, tāds televizors es arī esmu skatījies. Es tā, vēl visur ir bijusi, viņi tik interesants cilvēks ir. Bet arī tagad es tikai sāku vēl nedaudz saprast par tiem paralēliem aspektiem un vispārējā, ko viņi stāsta. Es tikai tagad sāku saprast, tas viņas līmenis ir kaut kā, ne jau tā kā viņas līmenis ir kaut kas baigi liels, bet viņai tā izpratne ir, tas viss ir skaidrs, bet atkal man tā izpratne ir tāda, ka man gribās pašam iziet tam cauri, lai es varētu saprast, ko īsti man saki, jo savādāk ir, es tikai pamirkšu acis, es tikai varu piekrist, jā, tā ir, bet es neko nesaprotu apmēram tā, bet es gribu tieši saprast pats arī. Un tas televizors viņiem ir tāds stikls vienkārši, caurspīdīgs stikls, šausmīgi plāns, kaut kur zem centimetra. Kājiņas kaut kāds, lai viņš neapgāžās tas stikls. Bet viņš ir smuks stikls, viņš tā kā caurspīdīgs, bet uz balto piekrās nedaudz. Un tam stiklam ir tā, ka tu viņu var ieslēgt ar telepātiju. Un tu viņu var izslēgt ar telepātiju. Bet, lai tas viss būtu vēl interesantāk, tu vari skatīties, ko tu gribi. Nav kameras. Tajā pasaulē nav kameras, cik es saprotu. Tur šeit ir kaut kādas kameras vai kaut kāda tāda enerģētiski kā kameras, bet nav kameras kā tāds kā mums. Tur tu vari skatīties, ko tu gribi. Zeme kāda ir miljards gadus atpakaļ. Zeme kāda ir miljards gadus uz priekšu. Kas notiek tajā telpā? Kas notiek ar manu dzīvi citā telpā? Pilnīgi nekāda problēma. Tu tur skaties uzreiz, un tas stikls var būt cik liels grib. Nenormāli, viņš vispār nenormāli kruts, viņš tā kā tā enerģija pieplūst, viņi pati sāk rādīt visu. Tas bija nenormāli interesanti. Nākšais tās zilais, kas viņiem visiem ir zils, tā ir tā zilā enerģija, kas viņiem ir. Tā ir tā enerģija, kas visu to vada. Un tā ir tā enerģija, ko Zemē tagad pumpēs iekšā to zilo enerģiju. Ko viņi dod? Pirmkārt, viņi dod neierobežotas resursus, neierobežot enerģiju. Viņi nekad neizsīkst. Ja tev mājās ir iekārtas, kas ir paredzētas zilai enerģijai, tu ieliec vienu pudelīti, un viņi visu laiku darbojās uz to enerģiju. Viņi visu laiku tā kā noslēdzās un cirkulē. Ka viņi neizsīks, ja nav pretestība, viņi visu laiku cirkulē. Viņi nekad neizsīks. Un tu visu vari darbināt ar to enerģiju. Tu pat vari savu organismu darbināt. Tas bija apmēram tā. Tu iedzer limonādi, kas satur zilo enerģiju, un viņi tev pilnībā pabaro, viņi pilnībā dod to spēku. Gan ēdienu, gan spēku.
tu vari ēst augus, kuriem arī tā zilā enerģija ir. Viņi to dod enerģiju un spēku. Tas ir tā, tu iedzer vienu un tu jūties pilnībā uzlādāts, pilnībā svaigs. Tā kā, nezinu, būtu baigi meditējis ilgi. Un tāds riktīgi gesturs, tāds močītājs, tāds tā kļūst. Otrs vēl sazināties ar cilvēkiem, no nākotnes, vai vispār ar cilvēkiem. Es pamanīju, kad ir šausmīgi viegli, tā informācijas apmaiņa ir daudz raitāka, jo Enrico bieži vien nesaprot, ko jūs prasiet, bet cilvēks viņš kaut kā saprot, viņam kaut kā tā izpratne ir. Enrico bieži nesaprot, ko jūs prasiet. Tā kā viņš tā, bāc, kā vispār kaut ko tādu var prasīt? Vajag precizēt. Un tas bija baigi izteikts. Tālāk nākošais, vispār baigais sagribējās. Pēc ceļām būs kaut kas. Nākošais, kas ir... Šodien Enrico iemācījās jaunu vārdu. Tas nozīmē labi. Un viņš tas nozīmē, es piekrītu tavai domai, nozīmē labi. Slikts vai labs? Un tad labi nozīmē, es piekrītu tavai domai. Tas ir labi, es piekrītu tavai domai. Viņš to nozīmē beidzot saprat, un viņš tāds, es tagad protu lietot vārdu labi. Tā, kas vēl bija? Principā, labi, par tiem nākotnes. Viņi tur stāstīja par tiem gadskaitļiem, bet viņš tā kā stāstīja to visu, kā viņš būtu 100% pārliecināts, ka viņš zināja, kas notika. Bet tajā pašā brīdī viņš saka, ka jūs varat iet citu ceļu. Tas nav. Un tad no otras puses pats, šausmīgi interesanti. Bet no otras puses, ir šausmīgi interesanti, bet no otras puses es nespēju saprast. Pirmkārt, es nekad vispār kaut tādu neesmu zinājis, ne par tiem televizoriem. Zilu enerģiju esmu dzirdējis, bet ne tā, kā viņi tika pasniegti. Tas bija vienkārši wow. Tas bija vienkārši kruta, tur tik daudz smalkas lietas stāstīja. Viņiem bija tajā nākotnes zemē, viņiem bija tā kā, mums ir tie parki, bet viņiem bez mazliet ir tā kā rezervāti, ka tur ir nenormāli kruta daba, kad viņi ir nenormāli dzīvīgi, viņi nenormāli atmodasies. Viņiem nav vispārībā politiska sistēma kā struktūra. Viņiem ir kaut kas tur, bet viņiem nav tā politiskā sistēma kā struktūra. Viņiem vairāk ir tā pati zila enerģija kā dators, principā. Bet viņiem nav vispār politikā struktūra, viņiem nekas nav jādara. Visi ir brīvi un atbildības. Pārsvarā, ko viņi dara, viņi ceļo pa kosmosu uz citām planētām, citām pasaulēm. Tā, kas vēl tur bija? Tā daba viņiem ir šausmīgi skaidra, šausmīgi tīra. Visi ūdeņi ir dzeramie ūdeņi, faktiski. Viss ir šausmīgi tīrs, nenormāli tīrs. To, ko es saprotu, ka Enrico priekš viņiem ir vēl joprojām kaut kas ļoti tāls un nesasniedzams, bet nedaudz sasniedzamāks nekā mums, tā Enrico pasaule. Bet Enrico pasaule arī ir cilvēces nākotne. Mūsu cilvēces nākotne ir Enrico pasaule. Tālu nākotne, tur ir tik tālu, ļoti tālu nākotne. Bet priekš viņiem tas ir fiziski nesasniedzams, bet enerģētiski sasniedzams. Mums tas ir enerģētiski pat nesasniedzams viņa līmenis. Bet arī cilvēks nākotne. Vēl tālāk cilvēks nākotne ir esība un eņģeļi. Tā ir vēl tālāk cilvēks nākotne. Un tas, ko es saprotu, ka tajā kosmosā ir tās enerģijas formas baisi daudz. Tā zila enerģija, Enrico dzeltena enerģija, tā esības balta enerģija, kad viņa kaut kā tā cilvēce nonāk kaut kādā slēdzienā, tu enerģiju iepludina savā tajā civilizācijā. Visi caur gēniem viņi iziet cauri. Un pilnībā viss mainās. Viņi kļūst tā kā vispār savādāk. Un tas bija šausmīgi interesanti. Tas ir mans pārdoms un man izpratne. Tā, kas vēl tāds bija... Tā. Par reliģiju prasīja. Vai viņiem reliģija? Viņi tādi... tā reliģija, kas jums ir faktiski, ir tieši tas pats, kas politika. Tieši tas pats viņi pat pēdējā vienā organizācijā. Apmēram tā. Viņiem nav nekā tāda vairāk. Bet viņiem ir reliģija palikusi pāri daudzas kā kultūra. Kā hinduisms, kā kultūra. Tas tāpat kā mums piemineklis. Tas ir kā kultūra palicis. Tu vari atcerēties, kāds bija tas dzīves stils. Tur teica, ka daudz vēl piekopto dzīves stilu, bet ne ar tādām emocijām, ne ar tādām dusmām, ne ar tādām prāta programmām, kā mēs to pieredzam. Es saprotu, tik kā nāca tā zila enerģija, nāca tāda tā kā
izpratne, atmoda, bet tā zila enerģija vairāk bija vajadzīga atbrīvošanai, tā kā, lai mēs neesam kalpi, lai mēs neesam vergi vairāk, ka viņi bija tā kā, ņemiet cilvēku jums enerģiju, jums vairāk nav jāvergo, un tā enerģija būs ievesta, viņa tiks ievesta uz zemes, viņa tiks atvesta, viņa tiks iedota. Bez viņas tādu nākotni cilvēki neredz. Un es sapratu, ka tie cilvēki, kas tagad mums ir piedzimuši, visi, ka viņi ir tieši gatavojušies, varbūt atsevišķi vecmāmiņas nē, bet viņi ir gatavojušies tieši, lai, lielākā daļa, vismaz, ka mēs ar Čenlingā sēdējam, jūs visi esat gatavojušies tieši tai pārējai, kas notiksies 20. gadā, 20. līdz 23. kaut kā tajā posmā būs tā garīgā pārēja, kurā cilvēks sāk saprast, ka tiešām tas viss bija baigais pārdzīvojums, tas visa dzīves iepriekšējās un vispārējais, kad ir tā kā tāda atmodas laiks pienācies un ir tas sirds virziens, pavisam savādāk pieiet lietām. Un kad tajā laikā baigi daudz tika viss kaut kas pārbūvēts, sāk novērtēt dabu, sāk novērtēt vajadzību pēc tīrības, sāk novērtēt vajadzību pēc kaut kā, kas vispēc tam nav jāpapildina, nav jāatjauno. Tu viņu vienreiz uztais, viņš ir perfekts, ceļu, tu vienreiz uztais viņu labu, viņš visu laiku ir perfekts, to viņš nav jāremontē vairāk. Uztais vienreiz elektrostaciju, viņa ir perfekta, viņai nevajag visu laiku atjaunot kaut ko. Kad visu laiku vajadzība pēc tādām ilgstošām lietām, nevis tādām tā kā biznesa politiskas, tā kā biznesīgām lietām, tā kā, jūs sapratāt, visu laiku kaut kas jāatjauno ir. Tā kā paliec vergs tam visam, ko tu lieto. Kad uz to baigais cut-offs. Bet tas kaut kā notiek cilvēkos emocionāli, tā kā tāds izpratnisks, tāds sirsnīgums izmainās pilnībā, viss tā domāšana un vispārējais. Un tad es saprotu, no kaut kādā 35. gada līdz 90. ir faktiski visas cilvēces pārbūvēšana. Saprot, kas nav vajadzīgs, to noliek malā, saprot, kas ir vajadzīgs, to pastiprina, palielina, pastiprina, uzlabo. Principā, ja man teiktu, vai tas ir pareģojums no viņa tā čoka, tas nekāds pareģojums nav. Tas ir tā, kā tas bija, bet no viņa tā paskaidrojuma var saprast, ka tas ir tā, kā tas bija. Un 2015. gadā, to, ko es no viņa sapratu, ir tas vēl viens atskaites punkts, vai tas vēl viens krustceļu punkts, tas vēl viens punkts, kurā ceļi sadalās. Un tad tā ir pašas cilvēces izvēle. Un viņš saka, ļoti liels izredzes, apmēram 70% ir, ka jūs iesiet uz to New Age Human, kas ir uz to zilo enerģiju. Bet tomēr maz izredzes ir, ka jūs iesiet uz ēteriskām būtnēm. Tas ir tā kā Enrico un esība tādām ēteriskām būtnēm. Tas ir, tā izredzes ir, bet ļoti maz, krietni mazāk. Un tad ir apmēram 10%, 10-20%, ka jūs aiziesiet to ceļu, kur jums nevajag aiziet. Es saprotu, tas ir kaut kādā pakļauties tām karu civilizācijām, vienalga pakļauties kaut kādām kardarbībām. Bet tas ir ļoti maz izredzes, ka jūs to aiziesiet, jo cilvēki jau to ir attēdušies līdz pēdējiem un ļoti maz izredzes aizies. Un tieši tas 2015. gads ir tam, kad kolektīvā apziņa, kolektīvā cilvēks, kolektīvais egregors mainās. Un viņš ir gatavs pieņemt to citu lēmumu, viņš ir gatavs iet citu virzienu. Jo es saprotu, ka to kardarbības un to tā kā vargošanu tām instancēm, es nezinu, kas tās ir kaut kāds ārzemes instances, ir drosmīgi ilgi bijis, tas viss drosmīgi ilgi bijis. Un ka beidzot ir tas lūzums. Un tad tur bija tā kā cīņa par izdzīvošanu, tas ir tā kā tās instances sāk paši cīnīties par izdzīvošanu, kad viņām tā kā, laiks ir beidzies. Tad, kad drīzāk tā, ka tas laiks ir izdzīvots un tad viss ir kārtībā, tagad ejam citu ceļu. Bet tad es tagad domāju, tas ir tieši tas pats, ko Bašars ir teicis. Es tā, tas ir tieši tas pats, ko tie Billy Meyer plejādieši ir teikuši, ka pie viņi atbrauc tie nākotnes cilvēki. Viss baigi kopā iet, un man tas tā, baigi kruta. Jo, es baigi maz no tā visu vispār zinu, es īpaši neložināju pa internetu, nemeklēju.
Bet tagad par tiem plejādiešiem man gan bija interesi bišķiņi palasīt. Un es iegāju vienā mājaslapā, tur bija garš teksts, izlasīju pirmo rindkopu, jā, tas ir apmēram tieši tas pats, ko viņi teica, labi, man vairāk neinteresē. Tā, kas vēl? Nu jā, un kad tur ir ar tiem taviem nākotnes dzīvēm, pagātnes dzīvēm, nākotnes aspektiem, paralēliem aspektiem, ir nenormāli daudz. Nu, viņi ir nenormāli daudz. Un viņi nenormāli daudz pārklājās. Jo vairāk tava izpratne tuvojās kādai no tām aspektu izpratnēm, jo vairāk tu piekļūsti tiem folderiem, tām izpratnēm. Jo vairāk tu apkopo visas izpratnes, kas ir, jo vairāk tu paliec ēteriskāks un gaisīgāks, tā kā gaisas būtnē aizēj. Un tu to visu tā kā enerģiju nes un turi sevī. Tā kā gaismā spīdēt sāc. Tā, kas tur vēl tāds būtisks bija? Principā man tā problēma bija pēc tā channelinga bija. Pirms tā nākotnes cilvēka channelingoju šito kādu, kas bija dzīvojis 1400. Gadā. Un viņš, es viņu baigi sapratu atkal, kad viņš tur bija, to, ko es dabūju no bildēm par viņu, ka viņš bija, darījis kaut ko būvējis, visu laiku sēdējis tumsā, jo kaut ko vajadzēja būvēt. Visu laiku bija tāds tā kā strādā, jo man vajag strādāt. Naudu man vajag, jo man vajag strādāt. Strādāt, jo vajag strādāt. Naudu, jo vajag naudu. Un viņš visu laiku bija tā kā ieslēdzies, man tas jādara. Viņš pat dažreiz darot to raudāja, ka viņš nevar darīt to, ko viņš grib darīt. Un tad viņš saprata, ka pēc nāves viņam bija tas vēl joprojām liels pārdzīvojums, un viņš tā kā kamēr tā pārdzīvojumu izstrādās. Bet viņš teica, ka tas ir šausmīgi. Tas bija šausmīgs tāds smagums, kad viņš ieteica no sirds cilvēkiem darīt to, ko jūs gribējat darīt. Nevis to, ko jums liekas, kas ir jādara. Nevis to, ko jums liekas, ka tas vajadzīgs darīt. Dariet to, ko jūs gribējat tiešām darīt. Jo nav vērtība ne tai naudai, ne tai atbildībai. Jūs varat padzīvosiet, bez naudas, kādu laiku. Tam vispār nav nozīmes. Jo, ja jūs darīsiet to, ko jūs gribat darīt, tas būs daudz priekš sevis, daudz pilnveidojošāk, daudz laimīgāk, daudz skaistāk, daudz vērtīgāk, nekā jūs visu laiku kalposiet savai sajūtai, ka man vajag naudu. Vai jūs kalposiet savai sajūtai, ka vienkārši man to vajag, un es neko citu nedrīkst darīt, ka man to vajag. Tas ir visi vienalga pilnībā, jo viņš var liek saprast, ka tāpat viss atrisinās vienmēr, jūs taču paši to ziniet. No viņa tas nāca. Kas tur vēl bija tāds? Un tāpēc tā nākotnes cilvēka es sapratu to, ka tā izpratne ir tāda cilvēkam. Ja es iedomātos sevi, kas būtu cilvēks, kas tagad skatās, kam tas viss ir pilnībā kaut kas jauns, es vispār nesaprastu, pilnībā nesaprastu. Man būtu pašam sevi grūti iedomāties. Es vienkārši domāju, tas ir kaut kāds, kaut kas ir pārprasts, kaut kas nesaprotams. Vienkārši. Varbūt pat, ja es būtu dusmīgāks, agresīvāks, bet dabas, es teiktu, tas ir pilnīgs sviests. Līdz ar to, arī man tagad pašam to grūti saprast ir, kur vēl kādam citam. Bet, piemēram, velti, tas viss ir skaidrs, es jau visu atceros. Es tur esmu bijusi arī, esmu darījis daudz ko enerģētiski, nekāda problēma nav. Man, varbūt tas noteikti tā soli pa solim ir diezgan strauji, tas ir tāds vienkārši, prātam neaptverami. Bet es sāku beidzot iebraukt tajā tēmā, jo tas pats, ko Enrico stāstīja, kad tu vari laikā mierīgi ceļot, turp, tur nekāda problēma nav, var laiku pārklāties, bet galvenais, ko atceries, ka principā tagad tā doma ir, kad visas ir pagātnes, uzsver tādu, ka visas ir pagātnes. Visu, ko tu tā kā atceries nākotni vai to, visas ir pagātnes. Tā varētu atcerēties. Šī ir vienīgā nākotne. Un savukārt visas ir patstāvīgi miedarbojošās tagadnes. Un tagadnē tu veido vienīgo nākotni. Ka tas ir drausmīgi interesanti, ka var teikt, arī nākotne ir pagātne, bet tagad tu veido jaunu pagātne, kas ir nākotne.
Vienkārši tur baigi incidenti, vienkārši tādu prātam. Es domāju, priekšam jāpaņem pāris brīvdienas, lai vispār to visu sagramotu. Plus vēl informācija jāpaņem, un plus vēl man pašam gribās noteikti, lai tas nākotnes cilvēks precizē daudzas lietas. Lai vēl kaut kā prātam, tas viss ir, pa plauktiem salikt zāvokiem, man tagad ir skaidrs. Un vēl bieži vien tiešām ir tas, ko viņi dara, ka viņi tā kā visu saliek man pa plauktiem. Kā viņi pirmo reizi to izdarīja, pirmajā dienā, kad mēs tur pirmo video uztaisījām, tā arī šad un tad vēl ik pa reizei. Un visu laiku viņi stāstīja, kad ir tā kā civilizācijas instances, kurām karš patīk, kuras ir karotāju tautas. Un tad pēc šitā nākotnes cilvēka, es to ļoti labi sapratu, tur pat mēnesis vēl ir iesaistīts, ka tā ir tā kā tāda planēta, kas to visu tā kā vēro un uzrauga, bet ne tikai. Kad ir vienkārši būtnes, civilizācijas, kurām patīk vienkārši karot. Un visu sistēmu viņi taisa tikai tāpēc, lai varētu vēl pakarot. Bez mazāja, tas ir tā kā tādi līderi, kuriem patīk pakarot vienkārši. Tā kā kurš kuru bez mazāja. Un viņiem tā domāšana ir šausmīgi agresīva. Un agresīvā domāšana apmēram visi pilnīgi vienalga. Daram to. Cilvēkiem tas būs kaitīgs ļoti labi, daram to. Cilvēki būs stulbi. Ļoti labi, tas ir tieši tas, kas vajadzīgs, daram to. Un visu laiku jāsaglabā tāds konkrēts līmenis, un tad viņi kaļ baigos plānus, kaut ko tur baigi būvē. Tas ir tā kā būvēt un ražot un karot. Tas ir tā kā tāda industrija vesela, ko var darīt, un pēc tam tā kā tāda mašīna, ko uzbūvē, un pēc tam pat rasi lauz. Tā kā tā, apmēram. Jā, bet joprojām tas bija tā, kad cilvēks atļauj tam notikties, sabiedrība un cilvēks atļauj tam notikties, līdz ar to tāpēc tas notiekās. Bet ir tā ideja, ka tas sabiedrības kolektīva apziņa, viņi tā kā mostās, un viņi vairāk nepakļaujās tam programmām, nepakļaujās tam ideoloģijai, nepakļaujās tām lietām, jo viņiem nav rezonance ar to vairāk, vienkārši tas viss ir, es jau esmu noguris no tā, domāt vismaz par to jau esmu noguris. Tas viss ir tik daudz izdzīvots, ka man vienkārši pietiek. Sākumā varbūt vēl agrākos laikos bija tā, tur kaut kādas kardarbības vai kas samadzīgs. Cilvēks uzreiz panikā, uzreiz jau iet ieroči špulēt, uzreiz jau gatavojās. Ja ir, tad tūlīt būs, tūlīt močīsim. Tagad jau vienkārši tas ir nogurums. Tas ir pilnīgs nogurums un nekāda interesi vispār par to nav. Tā. Ko viņi iesaka? Tie būtnes, ko iesaka. Enrico, viņš ir vispār visvienkāršākais. Kāpēc vispār par to domāt? Ļoti pareizi. Te plejādieši iesaka, neiet to ceļu, kur nevajag iet. Iet to ceļu, kas ir vismaz mūsu virzienā, bet ar tā kā palīdzību no mums. Tā kā ar, hei, mēs darījām tā un tā. Tas, ko es saprotu ar tiem plejādiešiem, tiem nākotnes cilvēkiem, ka viņi ir tā kā viņi var pateikt, kā mēs to pašu varam izdarīt, ko viņi, tikai ātrāk. Nevajag bremzēt, nevajag to darīt. Jūs varat izdarīt to pašu tikai ātrāk, kā kolektīva sabiedrība. Jūs varat izdarīt to ātrāk. Tur nav nekāda problēma. Līdz ar to, kāpēc jums vajag ilgāk dzīvot tādā neziņā, satraukumā, bailē, iedrošināt, pārliecināt, jā, visu, ko jūs darīt, ir pareizi, jūs droši varat virzīties uz to virzienu. Tā. Tas bija tas, ko es saprotu. Līdz ar to arī tiem, kas klausās tagad, visu, ko jūs darīt, ir pareizi. Bet, lai jūs darītu to vēl labāk, vēl vairāk tu pats, esi tu pats, un es Enrico prasīju. Bet, ja cilvēki nezin, kas sagādā viņiem prieku, pārsvarā dari to, kas sagādā prieku, varbūt dažiem ir maldinoši. Un viņi sāk domāt, kas tad ir tas, kas sagādā man prieku? Un viņš tā, labi, vēl vienkāršāk. Nedari to, ko tu negribi darīt. Nedari to, kas liekas tev ir pienākums. Nedari to, kas tev liekas, kas jādara naudas dēļ. Nedari to, kas tev liekas apgrūtinoši, laika aizņemoši un vispārējais. Nedari to. Tu kā jūti, ka es to negribu, nedari. Dari to, kas tev sagādā prieku. Ja tavs bērni domā, es tagad neiet uz skolu, tā sanāk. Es negāju uz skolu, man tas bija nevajadzīgi. Es vienkārši nesapratu, kāpēc man tas marazmas jāmācās. Es jūs varu iedrošināt tie, kas negrib iet uz skolu. Kad, ja jūs darīsiet to, kas sagādā prieku un virzīsieties tā kā, piemēram, mans piemērs channelingošana, meditācija, jums tur pavērsies bezgalīgi daudz iespējas vaļā. Kaut vai tie paši cipanieši pirms lidos, kaut vai tie paši tehnoloģija idejas.
intelekts, izpratne, zināšanas nāks tikai caur channelingu. Tur neko vispār nevajag uztraukties. Bet tas nenozīmē to, ka neiet tagad uz skolu. Tas nozīmē to, ka izbaudiet. Tas ir tik drusmīgi interesants. Tā, kas vēl? Vairāk te kas? Kādā ziņā man bija tā. Es gribēju baigi channelingot mirušos. Bet tad es sapratu, ka īstenībā vienīgie mirušie esam mēs paši. Visi, kas nākuši channelingi, ir dzīvi. Un tad es sapratu, ka ir iedalīti nevis grupās mirušie esam mēs paši, ja mēs esam šausmīgi aprobežoti. Bet tas, kā tu iedalīt, būtu visvienkāršākais channelingot cilvēkus vai citus. Tad channelingot cilvēkus ir visvienkāršāk. Var baigi saprast viņus. Viņam vieglāk saprotamies. Pat arī tam nākotnes cilvēkam bieži vien bija tas Un man baigi patīkās. Tad teiksim, teiksim, tagad tāds pārfrāzējums, tagad tādi izteicieni. Teiksim, tā Linda, viņa arī tas baigi izteikts ir. Viņa arī dzīve ir viena no 100 gadu nākotnes. Viņa tieši tāpat runā. Un tad automātiski man tagad ir tā. Tagad kāds cilvēks saka, teiksim, tad mēs darīsim tā un tā un tā, un teiksim, tad mēs darīsim šitā un šitā. Tāds sapņaini, tēlaini aktieru notēlo. Tad man uzreiz ir, šitas ir no nākotnes cilvēkiem viens, noteikti, jo viņi tur visi tā dara. Bet tas, joprojām ir, bet daudz mazāk. Enriko tāds vispār nav. Esībā pat runāšana kā tāda vispār ir lieka. Kādā ziņā tā kā man teica viena būtne, kas pašā pirmajā reizē channelingā atnāca. Viņš teica tā, viss visums jau ir noticies. Viss Dieva radījums jau ir noticies. Viss jau ir. Viss, ko dara cilvēks, vai viss, ko dara dvēseli, ir ieiet kādā no apziņa, garas vienalga dvēseli, ieiet kādā no Dieva radītiem laikiem un pieredz to kā tagadni, kā patstāvīgi tagadni. Iziet no tā laika, aiziet citā laikā, kur tu esi cits kaut kas, un pieredz to kā tagadni. Un tagad, ja man tas sākumā likās kaut kas, ko čuvaki nepārklāja, ko Enriko nestāsta, ko citu nestāsta, tad tagad man sāk likties pēc tiem plejādiešiem, ka man tas īstenībā ļoti skaidri paliek. Ne ļoti skaidri, bet tas paliek skaidrāk un skaidrāk un skaidrāk. Viss evolūcionē. Viņš jau ir noticies, bet viņš joprojām turpina notikties. Un to var pieredzēt posmu no sākuma līdz bezgalībai, kādu posmu tu gribi Dieva radījumā. Bet virs tā ir vēl kaut kas. Un tur nebeidzās tas stāsts. Un tas ir šausmīgi interesanti. Pilnīgi, es nezinu, kā pasaka. Pietiks runāt.